Tradicionālās prasmes pastāv tik ilgi, kamēr tām ir vieta cilvēka dzīvē, kamēr tās tiek glabātas, izmantotas un nodotas tālāk. Latgales kultūrvēsturiskais mantojums ir varens. Latgale ir bagāta ar viediem ļaudīm, kuri rūpīgi sargā sentāvu prasmes un pielietotās mūsdienās, radot vērtības, kas sevī nes gan kultūras mantojumu, gan jaunas iespējas. Izšūšana ir unikāla ar spēju radīt smalkus, detalizētus rakstus un ornamentus. Šī prasme apvieno tradicionālo mantojumu ar radošumu un tehnisko precizitāti. Esmu Maija Kulakova no Līvāniem, gan dzimusi, augusi, skolā gājusi, un tagad atgriezusies arī strādāt Līvānu pirmajā vidusskolā, mācu skolēniem dažādus rokdarbu veidus. Latgalē un Latvijā ļoti bagātīgs šis te mantojums ir, kas mums ir jānes tālāk, un var tikai apbrīnot, cik skaisti un precīzi un smalki ir darinājuši dažādas lietas mūsu senči. Kaut vai paņemsim jostas, mums ir rakstainās jostas, mums ir svītrainās jostas, mums ir aulējas tipas jostas, mums ir celainas, gan rakstainas, gan svītrainas. Un ja mēs runājam par Latgali, tad Latgalē bija ļoti raksturīgi dvieļi ar sarkaniem ieaustiem rakstiem. Arī tautastērpā ir ļoti daudz sarkanu izšūmu kreklos. Un tā ilgi mans sapnis bija arī, piemēram, šeit Līvānu stikla un amatniecības centrā, kur mēs šobrīd atrodamies, ir uz galda galdauts, jeb sedziņa, kura ir austa retinātajā audumā, un pēc tam ir izšūta. Nu tā, ienākot, apmeklējot ik pa brīdim, es skatījos uz viņu un domāju, ka vajadzētu pamēģināt, kā tas bija, cik liels darba apjoms ir ieguldīts tajā. Un tad pagāja gana ilgs laiks. Šobrīd manā izstādē var redzēt arī darbus, kuri ir tapuši šajā tehnikā, kas ir austs retināts un pēc tam dažādos veidos izšūts. Viena no lietām, kur parādās visas šīs rokdarbu tehnikas, ir tautastērps. Un sākot ar pirmo tautastērpu skati, kas bija neatkarīgajā Latvijā, dziesmu svētku ietvaros, sākot ar šo skati, es esmu piedalījusies visās 6 tautastērpu skatēs. Tā kā mums šīs tradīcijas ir ļoti bagātas, ir ļoti svarīgi, lai tās turpinātos, jo tauta jau nav nekas, ja viņa neizzina un neturpina savas tradīcijas. Un ļoti liels prieks ir, ka dažādās meistarklasēs iesaistās ne tikai tie cilvēki, kuri jau ir padzīvojuši, bet arī iesaistās jauni cilvēki, un viņiem ir interese par to, kas ir bijis. Tieši šoreiz vairāk par izšuvumiem. Un kā jūs redziet, uz galda ir ļoti dažādi izšuvumi. Te var redzēt Latgales priekšautus, kas ir gan ielocītajā rakstā, gan spodru dūrienā šūti. Tā kā mana māmiņa bija arī izšuvēja, tad man ir ļoti smalks pūra galdauts, kas ir izšūts ar divvirziena izvilkuma tehnikā, kas arī ir daudz sastopams latviešu tautastērpos, gan apkaklēs, gan uzplečos. Vispirms, lai mēs saprastu, ko šūt un kā šūt, tad ir jāizmēģina. Un te ir paraugi, te ir audums, kur ir mēģināts vairāk kārt šos rakstus izšūt, lai atrastu pareizo diegu skaitu, lai varētu visus rakstus iekombinēt, lai viņi arī laukumā skaisti izskatītos. Kāds cits izšuvējs varbūt izšuj savādāk, bet es šo galvasautu sāku izšūt ar to, ka es sadalīju šo vidējo daļu laukumos, pēc tam ierobežoju izšuvu maliņas, kur arī ir gan svītru dūriens, gan krustdūriens, gan kātu dūriens, gan spodru dūriens, gan arī šeit apkārt malas apstrādātas ar caurovīli. Ja? Un šobrīd ir šis
šis te divvirziena izvilkums, jeb, ja mēs tādā mazā laukumā to darām, tad mēs sakām, ka tas ir grieztais raksts. Lūk. Un tad mums vispirms ir jāapšuj apkārt, lai tie diedziņi neirtu, un tad, kad tiks apšūts viss apkārt, nu, tad jau varēs tikai griezt, jo ja mēs neapšujam un izgriezīsim, tad viņi ir slaukā, un mēs nevarēsim vairs tos diegus savaldīt, bet ja kārtīgi ir apšūts, tad jau droši var griezt, un arī valkājot, viņi ļoti labi un kārtīgi valkājās. Nu, ja nu kādai rokdarbniecei īsti labi, kā lai pasaka, nav ar to redzēšanu, mūsdienās ir iespējas izmantot arī palielināmo stiklu. Un šeit nevar tā aptuveni. Tā tad vispirms paraugā ir izmēģināts un izšūts un saskaitīt, cik diedziņiem apkārt, cik liela viena starpiņa, cik liela otra starpiņa. Un tādā veidā mēs arī šujam šo te apkārt rāmīti. Tad, kad ir rāmītis izšūts, tad ir vajadzīgas asas labas šķērītes, ar kurām mēs varam izgriezt diegus. Tā, tas process nav tik ātrs, kā gribētos, jo šodien tas laiks ir steidzīgs un mums visu gribās ātri, bet, diemžēl, šis darbs nav tas, kas iet ātri. Tā, es ļoti priecāšos, ka šie darbi nepaliks tikai kādos etnogrāfiskajos ansambļos vai deju kolektīvos, bet ka šos darbus nesās arī jebkurš cilvēks, ka būs interese, ka mācīsies un priecāšos, ka nāks uz meistarklasēm apgūt jebkuru no rokdarbu tehnikām un būšu priecīgi arī palīdzēt, lai šīs visas gudrības nepazūd, bet iet tālāk tautās un mēs varam ar to lepoties.